kad mēs analizējam mūsu pāraugstādus, mēs bijām ļoti pārsteigti atklāt, ka kukurūzā, ko mēs domājam, pilnīgi tīri no jebkādiem GMO, nu jau bija ieviesies transģeniskais DNA. Tas bija tiešām milzīgs pārsteigums ieraudzīt, ka tradicionālās kopš 10 000 gadiem rūpīgi aizsargātās un audzētās kukurūzas šķirnes bija jau inficētas no GMO, kas nākuši no Savienotām valstīm. Oaxaca, Meksika. Meksika ir kukurūzas audzēšanas centrs. Valsts dienvidos Oaxacas reģionā viens jau no vairākas saskaitīt 150 dažādas vietējas šķirnes. Tās reprezentē universālu dārgumu, kas uzrāda dabisko dažādību kukurūzas stādos un ko miljoniem meksikāņu ir svēti uzturējuši. Vai šī kukurūza ir priekš ģimenes uztura? Jā, tikai ģimenes vajadzībām. Ar to mēs taisam tortillas. Šitai vārpai ir liels augums, tāpēc es to paglabāšu priekš sēklām, priekš nākošā gada. Jūs nekad nepērkat sēklas ārpusē? Nē. Jūs tās izmainat? Jā, mēs izmainām tādā veidā kopš senajiem laikiem. Lai pasargātu savu šķirnu bagāto dažādību, Meksika ir aizliegusi transģeniskās labības, toties brīvā tirgus līguma ietvaros, kas saista Meksiku ar Savienotām valstīm un Kanādu. Valdība nevarēja aizliegt 40% transģeniskās kultūras importēšanu cilvēku un lobu barības nolūkos. Šī kukurūza apdraud vietējos kukurūzas ražotājus, jo industriālā kukurūza, kā to te šeit nosauc, kurā saņemt subsīdijas no Vašingtonas, izkonkurēja vietējo, jo viņa tiek pārdota 2 reizes lētāka kā tradicionālā kukurūza. Vai jūs vēl ar vienu taisiet tortillas ar vietējo kukurūzu? Jā, viņa ir dabīga un ražīgāka. Un viņa ir arī barojošāka, jo viņa uzaugusi tīrā zemē. Tā ir violētā kukurūza. Senos laikos mani senči sēja tikai šo kukurūzu. Šodien mēs turpinām viņu paglabāt. Viņa jau pastāvēja pirms spāņu iekarošanas. Jā, un šodien mēs piedzīvojam jaunu iekarošanu. Kas ir šī jaunā iekarošana? Transģeniskā iekarošana. Tā visu šo iznīcinās, jo viņa grib vietējo kukurūzu iznīcināt, lai dominētu tikai industriālā kukurūza. Ja tas patiešām notiks, mēs būsim visi atkarīgi no multinacionālajām firmām. Mēs būsim spiesti viņiem pirkt viņu ķimikāliskos mieslojumus un insektu indes, jo bez tiem viņu kukurūzas šeit neuzaugs. Vietējā dabiskā kukurūza ļoti labi aug, bez nekādiem mēslojumiem vai zāļu iznīcinātājiem. Jūs redzat, viņa ir ļoti skaista. Meksiko. Ignacio Capela raksta, Nature mēneša rakstā, izraisīja milzīgas emocijas Meksikā. Kopš tā brīža Valsts ekoloģijas institūts apstiprināja, ka tiešām Meksikas kukurūza ir inficēta. Roundup un BT ģēni ir tiešām atrasti 5 dažādos Meksikas reģionos. Kas notiks tad, kad transģeniskā kukurūza krustosies ar tradicionālo kukurūzu? Profesors Elena Alvarez bija vadīja eksperimentālo pētījumu ar kādu vietējo kukurūzas ziedu. Viņa ievadīja to pašu ģēnu dažādos auga specimeņos un tad novērēja to izaugsmi. Elena Alvarez, mēs konstatējam, ka 2 augi ir striktā veidā identiski un ģenetiskā plāna. Tas nozīmē, ka viņām ir tāds pats genoms, tie paši kromozomi un transgēni. Vienīgā starpība ir, ka transgēns atrodas katru reizi savādākā vietā, un tad, kad šie stādi ir pieauguši, viņi var uzrādīt fenotipu, tas nozīmē ļoti savādākas ziedu formas. Dažiem augiem ir tādi paši ziedi kā paraugiem, ko šeit mēs redzam, 4 liedzerpiņas un 4 sepāļņas, un dažiem citiem ir nenormāli ziedi, ar nenormālām spalviņām un jocīgām ziedlapiņām. Un daži ziedi ir pavisam monstruozi. Viena vienīgā starpība starp šiem augiem ir transgēna atrašanās vieta, kas iekārtojies viņam pilnīgi neparedzamā vietā.
un tas mums sagādā raizes. Kāpēc tas mums sagādā raizes? Meksikā reiz, kad traģēdiskās sēklas atradīsies brīvā vidē, ir ļoti iespējams, ka transgēni ievadīsies meksikāņu vietējo augu ģenomos. Tas ir fenomens, no kura nevar aizsargāties, jo kukurūzas stādi dabiskā veidā krustojas ar polenu, ko vējš pārnesā. Tātad mēs varam pamatoti baidīties, ka ģenetiskie dabiskās kukurūzas fundamenti būs aizskarti pilnīgi nekontrolējamā veidā. Sierra Juarez saka: Labdien! Mēs jums lūdzam piedalīties sanāksmē, lai runātu par jaunajām slimībām, kas uzbrukušas uz mūsu kukurūzas transģēniskās inficēšanas dēļ. Aldo Morales prezidē kopš 2 gadiem indiāņu organizāciju un vada informācijas kampaņas Varaka sabiedrībās. Raizes, kuras nomāc profesori Helenu Alvarezu, ir jau pārbaudāmas tīrumos. Es jums rādīšu kukurūzas augu fotogrāfijas. Tās ir uzņemtas mūsu rajonā Sierra Juarez. Mēs gribētu zināt, vai tādus stādus jūs esat jau sastapuši jūsu tīrumos. Jūs redzat, notiek ļoti jocīgas lietas. Šim stādam, piemēram, viņam ir viens zars pa šejienu, otrs te citur. Normāla kukurūza stāds tāds neizskatās. Viņam ir vienmēr tikai viena lapa, no kuras iznāk viena vārpa, bet šeit 3 iznāk no vienas lapas. Tās tiešām ir monstri. Mēs šo stādu aizsūtījām biotehnoloģijas laboratorijai, lai tur pārbauda transgēnu iespējamu klātbūtni. Un par nošēlošanu tests bija pozitīvs. Parasti mēs esam sastapušies ar šāda veida stādiem laukos gar ceļmalām. Ir iespējams, ka kāds ir nopircis bodē kukurūzu un ka ir dažus graudus pa ceļam pazaudējis. Šie graudi ir izdīguši un tādā veidā, ja tradicionālā kukurūza ir tikusi inficēta. Ja es labi saprotu, ja mēs nespēsim apstādināt šo proliferāciju mūsu zemnieku laukos, mēs drīzumā būsim iespiesti pirkt kukurūzu, jo mūsējās vairs nekādu ražu nedos. Tas mums sagādās rūpes. Ko mēs varam darīt? Pirmā rekomendācija, ja jūs atrodiet kādu nenormālu stādu, tam ir uz vietas jāizrauj vārpa, jo no tās iznāks ziedputekšņi. Vispārīgi, jums jābūt ļoti piesardzīgiem. Vai jūs domājat, ka tā varētu būt kāda Monsanto stratēģija, lai panāktu paklusot to, ko viņa nevar legāli panākt? Tas ir legāli ražot transģēnisko kukurūzu. Jā, tiešām varētu tā domāt, vai tikai inficēšana nav bijis ar nodomu panākta. Ja kukurūzas ražošanas centrs ir inficēts, visa pārējā planēta var tikai tam sekot, bet šī inficēšana nāk par profītu tikai multinacionālajām firmām kā Monsanto. Kā Monsanto reaģēja uz šo Ignācijas Kapelas zinātniskajā pētījuma publikāciju par meksikāņu kukurūzu inficēšanu? Monsanto neģēlības iepretīm Kapelā profesoram, kā profesors tika atlaists no darba Berklejā. Šo dokumentu parakstījis Jonathan Matthews, kurš vada Game Watch iestādi, kas atrodas Lielbritānijas dienvidos. Norwich, Lielbritānija.